Kristaps Porziņš nepārsteidz. Viņš turpina plosīties. Un viņa dēļ Dirka Novicka komanda bija ieradusies Ņujorkā, Dallas Mavericks. Ar pašu Dirku. Tikai uzvalciņā, maliņā. Un mēs parādām, ko atrādīja, kādu vasaras mājas darbu bija izpildījis Kristaps. Kristaps nodemonstrē to. Lūk, tas ir slavenais Dirka metiens atliecina uz vienas kājas. Un nākošajā kadrā uzreiz parāda Dirku. Mēs parādām Pēc tam viņam iedod viņam komentāru. Viņš saka, ka viņa potenciāls ir vienkārši neizsmeļošs. Viņš ir tik jauns vēl, un ko viņš jau tagad rāda. Es domāju, Dirks pirmos gadus viņam gāja daudz grūtāk, daudz smagāk. Viņš jau to savu iekaroja tikai to tirgu, kā saka, un savu vārdu tikai vēlāk. Ja? Kristaps jau no pirmās dienas. Un daudzpusība šobrīd arī elementos spēles, kā tu raksturot. Tagad, ja visi prasa, ko viņš vasarā darīja, ko tad viņš tur izlasē nespēlēja? Bet tur jau ir tas, ka viņš visu laiku strādāja ar to bumbas tehniku un basties, cik viņš daudz punktus ir gūs apspēlējot ar dribli, kas agrāk nebija. Ārprātīgs manevrs apskatījās. Un visādas kustības. To nevar vienkārši aiziet uz laukumu un izpildīt. Tas ir treniņā jāstrādā. Simtām reižu ir Tūkstošiem. Galvenais ir smagi strādāt. Jā. Šitas varēja nomaukties arī nevar. Šis bija ļoti labs. Bet viņš labi savācās, es tev pateikšu. Trīnītis tas ir viņa, kā saka, atslēga. Kā tu saka, Karonīs. Bet viņš šī sezonā pielicis tieši spēle bumba. Mēs rādām spēli pret Detroitu, un viņš guva 35 punktus. Tu gribēji papildināt Viktoriju kaut ko? Jā, tieši tajā spēlē visi New York Knicks fani līdzjutēji bļāva MVP. Un pēc tam intervijā Kristaps, kad Kristapam atteica, kā tu jūties, visi tur bļāva un tā, viņš teica, par ātru, tas nozīmē, ka Kristaps mums vēl rādīs vēl labāk sniegumu, jā? Viņš ir ļoti piezemēts. Tas ir tikai sākums. Zini, nav tik vienkārši, viņam tur, ja visi New Yorks zāli bļauj, nav vienkārši tās emocijas noturēt. Viņš ir tik garš, ka viņam jāstaigā pa zemi, tāpēc es saku, viņš nevar. Bet iedomājies, tā reakcija var būt visāda. Varēja. Šie gūtie punkti, 35. Vai tas ir Baltijas rekords jautājums? Mēs uzreiz sniedzam atbildi. Jā, tas ir atkārtots baltiešu rekords NBA. 35 Porziņam, Ilgauskas divreiz ir 35. Lēš tabuliņā tālāk. Marčuļons, tavs cīņbriedes, arī 35. Bet Biedriņš jau nav tālāk. Arvids Sabons 33. Biedriņš 31. Arī nav maz. Visi ir aizmirsuši, kā mēs atgādinām, ka Gundars Vētras spēlēs NBA un savulaik sasniedz 17, kas arī ir ļoti labs rādītājs, ņemot vērā, ka viņam tur nācās sevi apliecināt. Ļoti īsi. Un īsi mirkli viņš tur bija. Savukārt mēs parādām fotogrāfiju un mēģinājām tagad noraksturot, jo tādu seju, kādu rādu Kristaps Porziņš, mēs nebijām redzējuši. Acis, mēle, zobi, asņers skatiens, kaķītis noķers putniņu. Jā, tā varam teikt? Vai? Tā varam nosaukt, jā. Vēl? Nē, tur vairāk varianti, ja mēs tā padomājam. Bet viņa šī sejas izteiksme atklāja viņa mežonīgo dabu. Parādiet vēlreiz. Kristaps ir mežonis. Es gribētu teikt, viņš ir noskatījis. Nē, viņš tikko noskatījis sev jaunu mašīnu, man tā likās. Nē? Vai arī viņš pie tortes? Vai viņš kādam grib atriepties? Jā. Es domāju, ka mēs varētu šo jautājumu pārfrāzēt uz Twitter bāru. Jā, mūsu tie Twitter lietotāji, viņiem ir tāda izdoma, ka tur, es domāju, nāks tāds... Ko nozīmē šis skatiens? Šis skatiens, jā? Tevi paralizēs skatos. Jā. Kā piesēr. Tad jau meitenes būs aktīvas. Kā skuķis piesēr. Ko var darīt? Un cits starpā ir viena akcija, ko Kristaps ir aizsācis, palīdzot arī Amerikas vai Ņujorkas konkrēti jaunas basketbolam. Par katru bloķēto mētienu viņš dos $500. Latvieši saka, kāpēc viņš nepalīdz Latvijai? Pagaidiet, viņš palīdz arī Latvijai. Bet neaizmirsīsim, Ņujorkas Knicks nepieder latviešiem. Viņam jākomunicē arī ar Amerikas publiku, jo tur viņi maksā. Viņam alga. Loģiski. Ar savu to un attieksmi ir jāparāda. Ja viņš šeit ļoti daudz ieguldīs, viņš arī tur ziedo. Es domāju, ka viņš guldīs un guldīs. Jā, tāpēc varam būt tikai priecīgi, ka esam šī laika aculiecinieki.